Kristers Tobers pēc 0-4 Turcijā. Vispirms tavs kopējais komentārs par šodienas maču. 0-4 spēli izgāzām. Jā, nav ko īsti pateikt. Viņi bija pelnījuši uzvarēt šodien, un mēs bijām pelnījuši zaudēt. Tas arī īsti viss. Un droši vien pirmais, kas nāk prātā, ko pajautāt, kas notika spēles galotnē. Pēdējās 10 minūtēs kompensācijas laikā 3 ielaistie vārti. Grūti spriest. Laikam pie 0-1 mums vēl bija iespējas iesist. Bija varianti kaut kādi, tos variantus neizmantojām. Pie 0-2 jau tā bija. Laikam kaut kādā ziņā salūzām, bijām izsmelti fiziski un tādas muļķīgas kļūdas paši sākām veidot uz saviem vārtiem, kaut kur muļķīgi skrējām. Vienkārši tādā situācijā tagad ir jābūt gudriem un jāspēlē vienkārši un jāzina, kā rīkoties tādās spēles galotnēs. Vienkārši tādas komandas kā tur tādas kļūdas uzbrukumā nepiedod un ātros pretuzbrukumos viņi var aizskrēt. Var teikt, ka daudz emociju atņēma tas, ka neizdevās izmantot savus vairākas iespējas no 60. līdz 80. minūtē. Noteikti. Tas jau arī kāds mums tur augšā šodien arī palīdzēja, lai mēs pirmajā puslaikā neielaistos vārtus. Mums arī šodien paveicās. Tā kā tas arī mums tāds labi, ka tā mums bija. Bet, žēl, ka kaut kādas momentus pat izveidojām, spējām viņus nedaudz iesēdināt pretinieku laukuma pusē. Tādā spēlē kā šī spēle mums savu momentu jāizmanto. Ja mēs to neizmantojam, tas arī parāda rezultātu. Vienā no tām epizodēm, kad mums bija momenti, radās arī pamatīga konflikta situācija, kur arī tu dabūji dzelteno kartīti. Pastāstīji, ko jūs tur ar turkiem risinājāt? Tāda spēles situācija sapratu, ka tā spēle... tur nebija nekas īpašs katrā ziņā. Es vairāk to spēli gribēju sadalīt kaut kādās sīkās epizodēs, lai mums atgūstam kaut kādu elpu un lai mums ir papildus spēks vēl uzbrukt. Tādā epizodē mēs uzbrukām un tāpēc kaut kāds vārds viņš pateica, man es pateicu pretī nekas īpašs. Tāda spēles situācija pēc spēles iedavām viens otram roku un tas arī viss. Kā tev pašam bija īsties šodienas spēlē, atceroties, kā pret Armēniju nevarēja piedalīties diskvalifikācijas dēļ? Laikam tādā ziņā emociju un tādā motivācijas līmenī šodien papildus motivācija nebija nepieciešama, zinot to, kad mēs izgājām uz iesildīšanos, cik daudz cilvēku bija ieradušies uz spēli šodien. Iejusties, protams, ka nebija viegli, jo arī nebija tik daudz mums treņi, lai varētu iegusties tajā balss pusargu pozīcijā, zinot tagad, kā klubā es spēlēju kā centra aizsargs. Bet no spēles no minūtes uz minūti centos pierast, centos saprast un ātri jāpielāgojas tādās situācijās un tādās spēlēs. Man pašam negribās to prasīt, bet daudz emociju bija arī apkārt pēc pirmās spēles no līdzjūtēju puses. Kāds varbūt tavs kā kapteiņa vēstījums tiem līdzjūtējiem, kuri mājās skatījās, kuri arī pauž savus viedokļus? Katram cilvēkam savs viedoklis. Mēs kā spēlētāji, mēs esam pateicīgi par jebkuru cilvēku, kurš ir ieradies uz spēli, skatās mūs TV ekrānos un atbalsta mūs. Tas mums tiešām ļoti daudz nozīmē. Mēs esam pateicīgi ikvienam, kurš atbalsta mūs un arī ceram, ka atbalstīs arī mūsu nākamajā spēlē pret Horvātiju. Kādas ir pirmās sajūtas pēc šodienas mača Turcijā? Nepatīkams, īpaši par 15 pēdējām minūtēm, jo es domāju, līdz 78. līdz 80. minūtē mēs kā komanda spēlējām, pēc tam sākās kaut kāds bardaks, nezinu, ar ko tas saistīts. Es domāju, ka tās ir lielas mācības, ka ir jāspēlē līdz galam un jāskrien katram līdz galam. Bet esam komanda, jāpieņem to un jāiet tālāk. Tu kā pieredzējušākais spēlētājs laukumā, kā tu jūties tajā brīdī, kad bija jāpaliek bez maz vai uz nošaušanu beigās tajās pēdējās epizodēs? Tās emocijas nevar aprakstīt. To tu vari saņemt tikai, kad tu esi laukumā un sajūti to. Tā kā, tas nav patīkami. Un it kā vajag sapurināt komandu, bet pie tādas atmosfēras mēs viens otru nedzirdam vispār. To nav reāli. Tāpēc šajās situācijās dažreiz jau, kad tu jūti, ka komanda pretinieku komanda noķer kaut kādu kuražu,
jā, un sāk viņiem viss sanākt. Dažreiz jānospēlē parasto futbolu uz priekšu un kaut ko mēģināt priekšā, lai sanāk mums. Cik daudz arī nogurums izpaudās, jo tomēr, piemēram, pirmajā puslaika otrajā daļā spēlēt faktiski visu laiku bez bumbas, daudz standartu bija pretiniekiem. Kopumā bija skaidrs, ka ir grūti bez bumbas spēlēt, jā, un turki šodien diezgan labi to kontrolēja, mēģināja ar flangiem spēlēt, jā. Bet es domāju, līdz 80 minūtē bija plus mīnus viss kārtībā, jā, viņiem bija kaut kādi momenti, bet čaļi viss cīnījās, Ozo palīdzēja arī vārtos, tā kā, vienīgais, kas iekšā ir, ka šitai spēlei bija jābeidzās citādāk, jā, bet 0-4 un braucam mājās. Bija tas nogrieznis otrajā puslaikā ar vārtu gušanas iespējām, arī ar cīņu sodlaukumā pēc vienas no epizodēm, arī tāda pagrostīšanās pamatīgi sanāca. Kā tu varbūt biji iesaistīts, kas tur notika no tavas skatu punkta? Nē, es nebiju tur iesaistīts, jo es zinu, ka dažreiz par šito var dabūt stulbu dzelteno kartīti. Jā. Šajā momentā gribējās mierīgāk no mūsu puses, lai vairāk turki bija uzvilkti un arī standarts bija, gribējās pēc tā standarta iesis, bet nesanāca. Bet parāda, ka mēs gribējām uzvarēt, bet es saku, tās pēdējās 15 minūtes visi to spēli noraka pilnībā. Gan otrajā puslaikā pret Armēniju, gan šodien aizsardzības duetā ar Danielu Balodu. Varbūt vari pastāstīt, kā bija kopā ar viņu spēlēt, kā sadalījāt lomas arī? Es domāju, ka cilvēki no malas skatās, eksperti, tas, kas būs analīzē, to mums treneris izstāstīs, kur bija kļūdas, kādas kļūdas, kur mēs labi nospēlējām. Bet kopumā es domāju, es saku, izņemot tās 15 minūtes pēdējās bija ok, bija labi, bet atkal tās 15 minūtes visu mums noraka. Jāni, vai tev joprojām acu priekšā ir tas moments, kur trāpīja pa vārtu pārlikni? Tagad tu tā pateici, tad viņš parādās, protams. Tas moments un arī no stūra, kad es situ, tas spēlēs ar krūtīm izsitāri. Un bija vēl viens kross, kad Savaļnieks cēla kreiso kāju. Es tur varēju kaut kā dabūt, man liekas. Tajās minūtēs regulāri bija uzmanības epicentrā, bija krosa tavā virzienā, tas pieminētais moments. Kas notiek iekšēnē, kad sapratāt, ka jūs dominējāt, spēlējām ar bumbu, veidojām momentus vienu pēc otru? Jā, protams, bija 0-1, un tur jau nekas cits neatlika. Vajadzēja iet uz pilnu banku, un mums arī tā spēle kaut kur sanāca. Tās piespēles uz malām, tie centrējumi, stūrsitieni. Likās jau tūlīt būs, bet beigās kaut kur bišķiņ pietrūka. Var teikt, ka otrie ielaistie vārti pamatīgu triecienu psiholoģisku uztaisīja? Es domāju, ka jā, daudziem jā, bet es personīgi zināju, ka nevar, nav maz spēlēts izlasē pret tādām komandām, jo, kad tie otrie ir tas slieksnis, kad reāli ir jāsavācās un jāspēlē vienkārši stabili. Kad tās 10 minūtes ir ļoti liela atšķirība, beigās 1-2 kaut kā dabūt vai 0-4. Un mēs ļoti švāki aizvedījām spēles beigas. Vai šajā troksnī vispār bija iespējams kaut kā kopā parunāt, sapurināties spēles laikā? Kad viens otram tur pie standarta situācijām, tad jā, varēja uzmundrināt un tā, bet protams, spēles laikā dzirdēt vienam otru bija diezgan sarežģīti. Atgriežoties pie spēles sākuma, tev bija epizode, kur vairākas spēlētājs centies apspēlēt iegājis sodlaukumā. Vispār spēles sākuma to agresiju, vai tā bija treneru prasība, vai sapratāt, ka varat spēlēt pret viņiem kā līdzīgs vai līdzīgu? Es domāju, ja mēs varam un tas sanāk, mums jebkurā spēlē būtu labi agresīvi sākt un izveidot kaut ko. Protams, treneris arī gribēja, lai mēs rādām pretspēli, un mēs paši gribējām un sajūtām, ka kaut kas sanāk. Jā, es tur izgāju cauri, bet laikam vajadzēja iet vairāk uz kreiso puses vidu, un tad jau sīstā kreiso kāja likās, kaut kur neaizsniedzos to pēdējo pieskāju, un tad pat tālu atlaida, un tā jau viņš pielika korpusu priekšā un pats nedabūja tajā epizodē. Kas visvairāk sāpēs pēc šodienas, dodoties jau mājup un domājot par to, kā pārsteigties uz klubiem? Es domāju, tas, ka pie tā 0-1 mēs neguvām tos vārdus. Ja būtu izlīdzinājuši, tur vēl būtu tās 15 minūtes, varbūt 20 palikuši, un tā jau visādi varētu beigties. Bet tas pārlikums, es domāju, būs diezgan sāpīgi atcerēties.
Edvards, pastāsti, cik smagi tev bija spēlēt šādā atmosfērā, tomēr ne katru dienu sanāk spēlēt 40,000 skatītāju priekšā. Jā, bija ļoti smagi spēlēt šodien. 42,000 fanu no Turcijas. Un, arī bija grūti spēlēt, tāpēc, ka maz spēlējām ar bumbu un fiziski bija ļoti grūti, bija daudz jāskrien. Bet bija forša atmosfēra, bet švaks rezultāts. Tika nomainīts vēl otrā puslaika, pirmajās 15 minūtēs. Vai jūti, ka netiek līdzi, vai tomēr saprati, ka vairāk būs jāstrādā aizsardzībā un tas nav tā spēcīgākā puse? Jā, es atceros to momentu, kad izskrienu tur 30 metrus ar bumbu. Un, protams, kad tu skrien bez bumbas un kad tu skrien ar bumbu, tas ir savādāk. Un, tur es jūtu, ka jā, man ir grūti paskriet, man ir grūti atgriezties aizsardzībā. Un, tāpēc es domāju, ka treneris arī mani nomainīja, jo bija grūti skriet aizsardzībā. Vispār kā psiholoģiski tu jūties brīžos, kad ļoti ilgi komanda ir bez bumbas un arī tavā malā ļoti ilgi neizdodas tikt pie tās? Jā, es nevaru pateikt, ka tas man patīk, bet man vairāk patīk spēlēt ar bumbu. Es domāju, ka visiem patīk vairāk spēlēt ar bumbu. Bet, jā, mēs zinājām, pret kuru izlasi mēs šodien spēlējām, kādi spēlētāji viņiem ir. Un arī bijām tam gatavi, jo jā, es arī biju gatavs daudz skriet un arī zināju, ka varbūt ne tik daudz tikšu pie bumbas. Bet bija pāris momenti, kur izmēģināju kaut ko tur piedāvāt, bet nebija tik daudz momentu. Abos mačos bija pamatsastāvā, var teikt, ka dosies mājās ar iegūtu papildus pārliecību par saviem spēkiem. Jā, protams, 100%. Un cerams, ka arī kluba tagad pēc izlases spēlēšu vairāk.